Kā mātes parasti noņem atbildību? Un te es arī gribēju atbildēt uz sievietes komentāru par to, kura uzskata, ka nav iespējams noņemt atbildību. Patiesībā atbildības noņemšana notiek uz katra stūra, katrā jomā. Tagad es minēšu atbildības noņemšanas standarta lietas, četrus aspektus, kā mātes noņem atbildību attiecībā uz saviem bērniem. Pirmā - nepietiekams emocionālais atbalsts. Mātes atbildības noņemšana var izpausties, ja viņa nespēja nodrošināt emocionālo atbalstu un drošības sajūtu savam bērnam. Tas var būt saistīts ar mātes pašsajūtas traucējumiem vai arī ar izjūtu attiecībā uz citiem cilvēkiem. Bet tas var novest pie plaisas starp māti un bērnu. Bet tā ir mātes atbildība, nevis bērna atbildība. Otrais - fizisko vajadzību neapmierināšana. Mātes atbildības noņemšana var izpausties arī kā nespēja nodrošināt bērna fiziskās vajadzības. Piemēram, pietiekams uzturs, aprūpe, veselīgs dzīvesveids, un tas var novest pie tā, ka bērns nepietiekoši attīstās un pie viņa veselības problēmām. Tas nozīmē to, māte ir atbildīga par viņa veselību, vai arī māte ir vainīga, ka viņas bērns slimo. Trešais - nepietiekoša uzmanība savam bērnam. Mātes atbildības noņemšana var izpausties kā nepietiekamas uzmanības veltījums bērna vajadzībām un aktivitātēm. Ja māte ir pārāk aizņemta ar savām personīgajām lietām, viņa var zaudēt saikni ar bērna ikdienas dzīvi un nespēt būt klāt svarīgos brīžos. Ceturtais - māte, kad atrodas stresa vai grūtības situācijās. Mātes atbildības noņemšana var būt īpaši izteikta situācijās, kad māte ir pakļauta lielam stresam vai grūtībām, piemēram, finansiālās problēmas, kas ir vecāku atbildība, ne bērnu, ar cilvēku konfliktiem, radinieku konfliktiem vai veselības sarežģījumiem, kas atkal ir mātes atbildība, nevis bērna atbildība. Šie faktori var novest pie tā, ka māte vairs nav spējīga pienācīgi rūpēties par bērna vajadzībām un emocionālo labklājību. No visiem šiem 4 punktiem jums jāsaprot, ka jums ir jāparūpējās par savu emocionālo labklājību. Ja jūs izjūtat ikdienā stresu, jūsu atbildība ar šo stresu tikt galā, tā nav bērna atbildība. Un jums tas ir jāizdara tikai un vienīgi tāpēc, lai jūs varat izaudzināt veselīgus bērnus. Jūs taču gribat priekš viņiem labāku dzīvi.